Cienījamie kolēģi, jaunajā gadā esam laikam ar visiem redzējušies, bet ar kuru neesam, tad es gribētu vēlreiz jums novēlēt, lai šis gads ir veiksmīgs, laimīgs, darbīgs gads, lai jūsu ieceru piepildījuma gads, lai noteikti īstenojas visi jūsu sapņi un visas jūsu ieceres pats galvenais, un lai miers, saticība ģimenē, lai miers arī mūsu valstī, lai mēs viens otru saprotam, lai mēs novērtējam to, kas mums ir, kas mums pieder tagad, un cenšamies mainīt uz to pusi, kādu mēs redzam un ko mēs gribam panākt. Ja? Un šodien tātad Ludzas novada domes ārkārtas sēdes un darba kārtībā tiek piedāvāt izskatīt 9 jautājumus. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jālūdzu. Es gribu vārdu. Drustītiņi ar novēlošanos, bet priekšsēdētājas kundzei gribētu novēlēt neizsīkstošu enerģiju, darba sparu, lai piepildās visas labās ieceres, labās domas, lai materializējas un realizējas, lai nepiepildās sliktās prognozes, nekad mīlestība, laime un, protams, veselība. Paldies! Jā, paldies. Tātad tiek piedāvāts izskatīt 9 jautājumus. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kur ir par? 11 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir pieņemta. Pirmais jautājums par mērķu dotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali 2016. gada janvāra un līdz augusta mēnešiem. Ziņo Ludzas novada izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Gudānas kundze. Lūdzu. Labdien! Zinām, ka 15. gada nogalē tika pieņemts valdes budžets 2016. gadam, un jau vairākus pēdējos gadus tradicionāli ir tā, ka sākumā iedala līdzekļus gada pirmajiem 8 mēnešiem. Tas ir pirmais semestris un vasara. Un ņemot vērā to, lai izpildītu mācību plānu, lai būtu skolēniem arī ārpusklases kādas nodarbības fakultatīvi, pagarinātā grupa, kamēr gaida autobusu, un arī līdzekļi stundu aizvietošanai, lai nodrošinātu mācību plāna izpildi, tad ir attiecīgi vispār izglītojošajām 7 skolām sadalīti 1 192 992 eiro. Pirmais pielikums tas ir. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad vēl otrais lūdzu. Arī interešu izglītības programmām tāpat tiek saņemti līdzekļi 8 mēnešiem. Mums interešu izglītības programmas nodrošina Ludzas novada bērnu jauniešu centrs un daļēji, ļoti minimāli, arī Ludzas novada sporta skola. Un vadoties no tarifikācijām, šie līdzekļi tiek sadalīti saskaņā ar 2. pielikumu. Līdzekļi ir 48 000, kā redzat, 864, viņi ir minimāli. Vai ir kolēģi jautājumi šeit? Ja nav, tā. Un saņemam arī 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu apmācībai no valsts mērķu dotāciju. Tā arī ir nepietiekama, tikai 75% no nepieciešamā piešķir valsts. Tāpēc arī ar šī gada janvāri no pašvaldības arī vajadzēja 2,3 slodzes vairāk piešķirt līdzekļu nekā bija līdz jaunajam gadam. Jo arī bērnu skaits mazliet samazinājās. 11 6-gadnieki mūsu skolās jau 1. klasēs. Un tātad šie līdzekļi tika sadalīti starp Ludzas novada, tas ir Ludzas pilsētas, 2 lielākajām iestādēm, kur ir pilnas grupas ar 6-gadīgajiem bērniem un attiecīgi strādā pedagogi. Visi pārējie pedagogi tiek tarificēti no pašvaldības līdzekļiem. Un šie līdzekļi atkarībā no grupu skaita ir sadalīti pamatojoties uz 3. pielikumu pēc tarifikācijā. Vai ir kolēģi jautājumi? Man drusku par iepriekšējo. Kas tie sporta skolai 1900? Kas tā pa nav? Tā ir interešu izglītība. Interešu izglītība 2 iestādēs. Tur arī raksta nosaukumā daļējais sporta
interešu izglītībai. Sporta skolā akreditētas ir 4 sporta izglītības profesionālās ievirzes programmas. Tas ir futbols, vieglatlētika, svarcelšana un handbols. Bet ņemot vērā bērnu interesi volejbolā un cīņas sporta veidā, klāt ir šie interešu pulciņi, kas nodrošina šos papildu sporta veidus. Jo šos papildu sporta veidus viņus nedrīkst tarificēt no tās naudas, kas uzreiz tiek iezīmēta no izglītības. Ne, tas tā kā saprotams, bet 150 eiro mēnesī, kas tā vispār pa naudu? Tā ir stundas, tur ir viena grupa, man grūti tagad uzreiz pateikt. Vienai 4 stundas grupiņai un otrai 4. Tur burtiski lai būtu. Bet arī šie līdzekļi ir minimāli. Tur minimumu maksājumu. Nē, lai akreditētu šāda veida, piemēram, sporta veidu kā volejbols vai taekwondo, ir jāpastrādā no sākuma, ka mēs paņemtu algotu pašvaldība trenerus, kad viņiem būtu sasniegumi, un pēc 2 gadiem, noteikti. Pēc 2 gadiem tikai tad mēs varētu pretendēt uz valsts finansējumu. Uz akreditētu programmu. Mums nav pat tuvu sasniegumu tādu, mums ir tīri skolas līmeņa, skolas līmenī tikai sporta standartu ietvaros. Mums ir arī tradīcijas novada attiecīgi, kādai pašvaldībai. Tas ir prioritāri. Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad viss. Jā. Pie skolām pulciņā atsevišķi var... Ir Nibzā folklora, Lena Palīdz. Ir Istrā Marudjanakam novatpētniecība. Pildā Aspulks. Jā. Atbilda pie bērnu jauniešu centra tie skaitās, bet pedagogi ir attiecīgo skolu. Bet no skolas mērķdotācijas arī ir mums arī ir fakultatīvi. Sportā tur arī ir. Jā, ir piemēram Pildā sportā fakultatīvi. Kā ir ar tehniskiem sporta veidiem? Tur garāžas vajadzēja? No pašvaldības līdzekļiem ir 6 stundas nodrošinām no mērķdotācijas un 6 stundas no pašvaldības. Kaut kas notiek kaut kur? Jā, autosports notiek pilnā apmērā. 12 bērni pašlaik, jā. Regulāri sacensībās piedalās un jāsaka, viņš kautējas tas. Jo tur pat Latvijas līmenī tas jaunais viestis, jā. Mums vajadzēja puikām kaut ko tādu no tehniskajiem gadiem. Mēs esam Latvijā tikai 2 tādi jauniešu centru Krāslavā un pie mums tāda, kas man nedos samelot arī kolēģis, kas jānes. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav piedāvāja balsot, tad kuri par? Tātad 11 par, pret, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par pamatu un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu. Arī lūdzu, Samītas kundze. Tā, vispārējā izglītībai mērķdotācijām pagaidām ir pietiekama, kā parasti, un mēs varējām nodrošināt tieši tādas pašas algas skolu direktoriem, vietniekiem un pedagogiem, kādas bija pirmajā semestrī, septembrī līdz decembrim. Jo bija mazs ietaupījums, un šīs algas tātad ir paaugstinātās. Ja valstī minimālais noteiktais ar 10 gadu stāžu 420 eiro, tad mums ir 500 eiro. Paliek tādā līmenī, kā pirmajā semestrī bija. Jā, jo ne visos novados var atļauties apstiprināt lielākas algas, jo, piemēram, arī blakus novadiem, viņiem nav centrālo lielāko skolu, un tur ir vai minimālais 420, vai nedaudz tikai virs. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 11 par? Tā, tad pagaidiet, jūs divatā nebalsot. Tā kā mums nevajadzētu balsot. Jā, tad 9 par, pret nav, atturās nav, 2 nebalsot. Un lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par Ludas novada izglītības iestāžu vadītāju algu likmi noteikšanu. Es jau pieminēju arī iepriekš runājot, ka skolu direktoriem, pat kā vietniekiem un pedagogiem, algas paliek pagājušā gada līmenī, tas ir pirmā semestra līmenī, arī tās ir paaugstinātas salīdzinot ar ministru kabineta noteikumiem.
Ja ministru kabineta noteikumi saka, ka pēc skolēnu skaita lielākā alga direktoram būtu 795, tad pie mums attiecīgi tā ir 1015. Proporcionāli, kā izauga skolotāju algas vietnieku, tā arī direktoriem. Ja runājam par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kur algas maksā pašvaldība, tad šeit pieaug algas par 10 eiro, tā kā visā pašvaldībā. Tāpat ir arī interešu izglītība un prof ievirze. Arī šīs algas ir salīdzinoši par 10 eiro lielākas nekā bija pirmajā semestrī. Vai ir kolēģi šeit jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par, tātad 10 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 4. par Ludzas novada sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu mēnešu darba algas likmes noteikšanu. Lūdzu. Arī Ludzas novada sporta skolā algas likme varam palielināt, salīdzinot ar minimālo noteikto. Ja minimālā ir 420 eiro 10 gadu darba stāžu, tad Ludzas novada sporta skolā šī semestrī būs 485. Tā ir tomēr pat 15 eiro mazāka nekā bija pirmajā semestrī. Pirmajā semestrī bija 500 eiro. Bet sporta skolā tāpat kā mūzikas un mākslas skolā mērķdotācija tiek izdalīta uz visu gadu. Uz visu finanšu gadu, ne 8 mēnešiem. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par? Tātad 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 5. par Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes rūpības vadītājas vietnieces un pedagogu mēnešu darba algas likmes noteikšanu. Lūdzu, saka. Ludzas novada, tas ir Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde rūpības īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar veselības traucējumiem. Tāpēc viņiem šis finansējums atnāk atsevišķā grafā, tā ir atsevišķa mērķdotācija, kur ir sadaļa gan pedagogu algas, gan arī uzturēšanas izdevumi. Un nosakot pedagogu algām paredzētos līdzekļus, par likmi varam maksāt 470 pedagogiem plus 10% par specifiku 420 eiro vietā. Tas nosauc lielāku algu. Un attiecīgi vietniecei palielināt algas likmi. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 6. par Ludzas novada pirmskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz personāla atvaļinājuma laiku. Lūdzu, sakies. Tradicionāli tā kā katru gadu Ludzas pilsēta un arī novada pirmskolas izglītības iestādes tiek slēgtas uz vasaras atvaļinājumu laiku. Savā starpā lielās iestādes izlozē šo slēgšanas laiku. Pilsētā tas ir 1 mēnesis, laukos tie ir gandrīz 2 mēneši. Ir attiecīgi izglītības iestāžu vadītāju iesniegumi, kad slēgt un kā ir paziņojumi audzēkņu vecākiem, jo vecāki jau plāno atvaļinājumus tagad janvārī. Tāpēc janvārī arī pieņemam šo lēmumu. Tradicionāli, ja slēgts ir 4. dārziņš pasaciņa, tad bērni, kuriem tas ir ļoti nepieciešams, vecāki viņus var vest uz 3. pirmsskolas iestādi un otrādi. Tas veicina arī to, ka tiek dzēsti parādi no vecāku maksām, jo ir noteikums norēķināties vienā iestādē, lai varētu nākamo mēnesi iet uz attiecīgi uz citu iestādi. Tas arī disciplinē savā ziņā vecākus. Vai ir kolēģi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Un informācijai varbūt ir drīkst tad mūzikas programmās, mākslas skolas programmās, bērnu jauniešu centra īstenotajās programmās un 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu apmācībā ir ministru kabinetā noteiktās minimālās algas likmes ar stāžu 10 gadi 420 eiro. Un šeit tāpēc arī neskatām atsevišķi, jo neko nepaukstinām, un tātad pašvaldības attiecīgās piemaksas šīm kategorijām. Vai ir kādi jautājumi? Tad, ja atceraties, tad mēs ar jums par to runājām, ka 30 eiro ir māksla, mūzika, interesu pulciņu vadītājiem, 30 un pirmskolas izglītības iestāžu
pedagoģiskiem darbiniekiem ir plus 38 eiro no pašvaldības. Tas ir iestrādāts iestāžu attiecīgo budžetos. Mēs nākošu ceturtdienu skatīsim kopā ar 2016. gada budžetu. Paldies! Paldies! 8. jautājums par 5. janvāra 2015. gada noslēgtā izdevumā par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas ar konkrētu kadastra numuru Gladiolas Īstras pagastā Ludzas novadā nodošanu Labklājības ministrijai. Ziņos nekustamā īpašuma ekonomiste Poļkānes kundze, lūdzu. Atbilstoši ministru kabineta rīkojumu nr. 57 2011. gada 24. februāra Ludzas novada pašvaldība pārņēma ēkas pansionāts ar 17 būvēm. 11. gada oktobrī tika saņemts Veras Kīgatovičs iesniegums nodot ierosinājums uz atsavināšanu. Bet ministru kabineta rīkojumu noteica, ka 2.1. punktā īpašums tiek nodots pašvaldības funkciju īstenošana, tas ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumu. Rīkojuma 2.2. punktā noteica, ka bez atlīdzības nodot valstī, ja tas vairs netiek izmantot šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju vajadzībām. Pašvaldība tā, ka nedrīkst nodot uz atsavināšanu, Ludzas novada pašvaldība rakstīja Labklājības ministrijai vēstulīti, kā varētu nodot uz atsavināšanu. Labklājības ministrija mums atsūtīja atbildi, ka to nodarbojas pie Finanšu ministrijas kompetenci. Pašvaldība atkal sūta Finanšu ministrijai vēstulīti un pašvaldība no Finanšu ministrijas 2012. gada novembrī saņem atbildi pieņemt lēmumu lūgt valstī Finanšu ministrijas personu pārņemt dzīvojamo ēku. Ludzas novada pašvaldība 2012. gada 20. decembrī pieņēma lēmumu nodot Finanšu ministrijai dzīvojamāju Gladiolas. Nosaukums ir mainīts, jo bija pārņemtas 17 būves, mēs vienu būvi atdalījām un piešķīrām nosaukumu Gladiolas un reģistrējām zemes grāmatā. Tad mums nosūtītā Finanšu domas lēmumu saņēmām no Finanšu ministrijas atbildes Labklājības ministrija darbā Ludzas novada pašvaldībai zināšanai. Atkārtoties saņēmām no Veras Kīgatovičas iesniegumu ierosināt uz atsavināšanu. Un atkārtoti rakstījām Labklājības ministrijai vēstulīti un beigās mēs saņēmām no Labklājības ministrijas vēstulīti, ka tā īpašums ir jānodot Labklājības ministrijas īpašumā. Līdz ar to tiek gatavots lēmuma projekts nodot bez atlīdzības Labklājības ministrijai dzīvojamo māju attiecīgi kadastra apzīmējums Gladiolas Īstras pagastā Ludzas novada, jo īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošana. Otrs punkts atsauc 2012. gada 20. decembra Ludzas novada domas lēmumu par nekustamo īpašumu dzīvojamo ēku Gladiolas Īstras pagastā Ludzas novadas atcelšanu. Ļoti gara vēsts. Jā, vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Bet sakiet, lūdzu, ja nebūtu šīs atsavināšanas, ierosināšanas, tad mums nevajadzētu nodot, tas būtu mūsu īpašums, vienkārši kā dzīvojamais fonds. Jā, kā dzīvojamais fonds. Bet man uzreiz tagad vēl jautājums juristei. Ja mēs tagad neierosinām un atsakam šīs ēkas atsavināšanas ierosinātājiem, gaidām, cik gadus, man liekas, 5 gadi jābūt mūsu īpašumā, lai tas tad nebūtu tas nozīm. Nav. Savādāk. Tur ministru kabineta rīkojumu 2.1. punktu. Tur bija konkrēti paredzēts lietošanas mērķis. Kādam pašvaldībam var lietot. Bet cik ilgi? Nav. Bet nav termiņu. Tad jā, tad nav cita varianta. Es domāju, paturēt vēl vienu gadu, lai būtu mūsu īpašums un mēs atseviinātu, jo šajā gadījumā viņi samaksās Labklājības ministrijai. Nu, valsts nekustamā īpašuma. Nu, valsts nekustamā. Viņi šeit savādāk piedāvāja variantu, kā mēs tagad atdosim ar to lēmumu to dzīvuma māju Gladiolas viņiem atpakaļ, tad viņi ierosinās atsavināšanas. Jā, nu jā, ne viņi jau pārņos. Jā. Tas termiņš 5 gadi ir par zemi, kuru mēs ieregistrējam, kura bija kā zaļa teritorija. Tad mums ir ierobežojums 5 gadu laikā, mēs nevaram nodot atsavināšanu. Bet nav ierobežojums. Te visur, ja mēs dabūjām to māju bezmaksas, tad viņam mums visu laiku jālieto tieši šī māja. Labi, kolēģi, vai ir kādam jautājumi? Ja nav piedāvāja balsot, kur ir par, tātad 11 par, bet nav atturās nav, lēmums ir pieņemts.
Nākošais jautājums par 5. janvāra 2015. gada noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma konkrēts numurs pagarināšanu. Lūdzu, Ainas Lūdzu. 2015. gada 30. decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma no Andrijas Savāna iesniegumu ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu attiecīgu par dispečeru ēkas nomu, kas atrodas pēc adreses Darbnīcas Istras pagasts Ludzas novads uz 1 gadu līdz 31. decembrim 2016. gadam. Un sagatavots lēmuma projekts pagarināt 2015. gada 5. janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgumu numuru attiecīgi līdz 2016. gada 31. decembrim. Ceru, ka parādu nekādu nav. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 9. jautājums par Ludzas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015. 2017. gadam aktualizāciju. Ziņo domas priekšsēdētājs vietnieks attīstības jautājumos Reičāna kungs lūdzu. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem un noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentam 73. punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība ir pienākums vismaz vienu reizi gada aktualizēt investīciju plānu. Tātad atbilstoši šiem noteikumiem un arī vēstuli, kura saņemta no Latgales plānošanas reģiona, kur reģions arī lūdza pašvaldības pārskatīt un aktualizēt investīciju plānu. Tātad ir pārskatīts un aktualizēts Ludzas novada attīstības programmas investīciju plāns. Kādas ir tad būtiskas izmaiņas? Tātad šogad mēs plānojam iesniegt speciālā atbalsta mērķi 562 lielu sadarbības projektu, kuru mēs īstenosim sadarbībā ar Ciblas un Karsavas novadiem. Un tad sākotnēji mums bija paredzētas divas aktivitātes – Latgales Šķers ielas rekonstrukcija un Odu ielas rekonstrukcija. Tagad mums ir paredzēts, ka šogad mēs varam iesniegt projektu ar 4 aktivitātēm. Latgales Šķers ielas rekonstrukcija, Odu ielas rekonstrukcija, Jurģa ielas rekonstrukcija, jo Odu un Jurģa iela ir savstarpēji saistīta, un tilta pāri Garbaru upei rekonstrukcija. Un tad šajā projekta kopumā mums būs 9 aktivitātes, no tiem 4 aktivitātes būs saistītas ar mūsu pašvaldību. Tātad nākošas tādas būtiskas izmaiņas speciāla atbalsta mērķi 812. Tas ir saistīts ar izglītības vides sakārtošanu. Sākotnēji klasificējas tikai viena skola, tā ir Ludzas pilsētas gimnāzija, bet atbilstoši pēdējiem ministru kabineta noteikumiem, tad pēc šiem noteikumiem klasificējas 2 skolas – Ludzas otra vidusskola un Ludzas pilsētas gimnāzija. Un šajā projektā mēs tad varēsim veikt ergonomiskas mācību vides sakārtošanu, dabas zinātņu kabineta aprīkojuma iegāde, sporta infrastruktūras sakārtošanu, skolas internāta pārbūve, un šajā aktivitāte pašvaldībai būs pieejams finansējums Eiropas gandrīz 2 miljoni, 1 978 000 eiro. Un investīciju plāns papildināts arī ar lauku ceļiem, kurus mēs apstiprinājām pagājušā gadā oktobrī vai novembrī, tad tur arī ir iekļauts projekts ar aktivitātām, kuras saistītas ar lauku ceļu pārbūvēm. Vai ir kolēģi jautājumi? Es domāju, ka šogad mēs vēl pie šī jautājuma arī noteikti atgriezīsimies, jo nāks vēl kādu projektu iespējas kādas startēt kādās programmās, tur būs vienalga jāatzīvē. Jo par vairākiem speciāliem atbalsta mērķiem vēl nav gatavi ministru kabineta noteikumi. Kad būs apstiprināti noteikumi, tad būs jau zināmas konkrētas prasības un atlases kritēriji, tāpēc mums arī nāksies atgriezties un arī aktualizēt informāciju. Vairākas reizes mēs šo dokumentu strādāsim. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi, piekrītam tam, kas tur šo to brīdī? Pats pirmais galvenais tā ir to, ko nosauc. Ja? Ja nav piedāvāja balsot, kur ir par, tātad
11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Un informatīvajā daļā daži paziņojumi un vajadzīgs jūsu viedoklis. Pirmais ir nodrošinājuma valsts aģentūra iekšlietu ministrijas ir nosūtījusi mums Ludzas novada pašvaldībai vēstuli par patvērumu meklētāju izmitināšanas telpā. Sakarā ar to, ka valsts robežas sardzes Daugavpils pārvaldes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra Daugavpils aizturēto ārzemnieku un patvērumu meklētāju kapacitātes nepietiek, jo ļoti daudz tomēr vietnamiešu pāri robežai iet, ķērso robežu nelegāli, ja, un viņus sākotnēji viņi tiek nogādāti Daugavpilī, un pēc kāda laika sprīža, kad viņus izvērtē, vai viņus atpakaļ pārsvarā atpakaļ sūta, ja. Lūk, ko darām mēs? Viņi lūdz, lai mēs pašvaldības sniegtu aģentūrai informāciju par pašvaldības valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Un viņi prasa 3 pašvaldībām – Daugavpils, Ludzas un Viļakas pilsētas vai to tuvumā, un kuri pēdējā gada laikā netiek izmantoti tās ēkas īpašumi un ir renovēti un var būt pielāgoti ārzemnieku un patvērumu meklētāju īslaicīgai izmitināšanai. Nu, tas nav mucinieku variants, ja, kur vairākus mēnešus dzīvo apmāca viņus valodu un viss. Te skaidrs, ka ir īslaicīgi, bet... Kur ir novērs fermā kādā, viņi visai... Nu, godīgi sakot, tik uzreiz tādu telpu, kur varētu izmitināt, mums arī nav. Nu, mums vienīgā ir jūsu pamatskola, bet tur arī, lai kaut ko tur izmitinātu, tur vajadzīgi ieguldījumi un tur vajadzīgi, nu kā, sakārtot to pielāgot, lai būtu īstabas. Nu, atbildam, ka uz doto brīdi mūsu valdījumā, īpašumā mums nav tik sakārtotu telpu, kas būtu... Ludzas slimnīcā es piedāvāju. Sakārtotas viss, jā. Ludzas slimnīcā. Jā. Valstī slimnīca nav vajadzīga, līguma pašai dienai nav. Un kas to zina, vai būs vai nebūs? Jauna, nu, tik izremontētu prasa. Kur pie varas? Zaļie. No kura laika? Paga. Vēl nav zināms, kas tur būs. Tur vēl modīgi. Nē, nu, ja nopietni, vai atbildam, vai, nu kā, atbildēt mums ir pienākums, bet, nu, atbildam, ka uz doto brīdi, bet tiešām nav, ir jāiegulda... Nu, jāveic ieguldījumi, jā, mums jau... Viņam kādas apsardzes jo tas, ka mums īpašumā kaut kas ir, kaut kas tur ko tāpēc, kas kurina, kas uzkoltu. Sapratu, viņi paši vienkārši tas, ka uz doto brīdi mums nav renovēts, ka varētu uzreiz izmitināt. Ja? Piekrītat, izpaldies. Nākošais jautājums. Nākošais vēl. Esam saņēmuši biedrības, kas saucās Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā. Iesniegumu izskatīt domē, jo jūs ziniet, ka tagad ir stājušies spēkā grozījumi likumā likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atcelšanu. Viņi vēlas, vai šī biedrība vēlas atcelt šos grozījumus, ja? Jo tur ir strikti pateikts, ka, lai varētu ierosināt, vajadzīgi ir 155,000 ierosinātāji. Tie, kuri apliecinājuši arī savus parakstus juridiski, nevis vienkārši parakstoties. Ja? Viņi uzskata, ka šādu kvantumu ir grūti ļoti savākt un ļoti grūti tad arī ierosināt kaut kādas likuma grozījumus kādus. Ja? Un ko viņi lūdz no pašvaldības? Mēs ar jums arī esam jau pieņēmuši gan izcenojumu parakstu apliecināšanai, gan arī tās vietas, kur mums to dara. CVK mājaslapā arī tas viss ir atrodams. Gan izcenojums, gan kurās vietās, un tur arī norādīti darba laiki. Ja? Bet viņi ko lūdz? Lūdzam šo mūsu aicinājumu izskatīt domas sēdē un pieņemt atbilstošu lēmumu.
Nu, mēs nelēmam, mēs vienkārši pieņemam informāciju un dodam viņiem informāciju atbildi. Par ko? Izvietot afišas un norādes par parakstīšanas vietām un iespēju parakstīties. To mēs, es domāju, noteikti varam. Nekādus lielus līdzekļus, neko no mums tas neprasīs. To mēs mierīgi varam izpildīt šo prasību. Atbrīvot no maksas par parakstu apliecināšanu likuma projektam. Nu, no maksas pavisam atbrīvot mēs it kā nedrīkstam, jo Inese izskatīja normatīvo bāzi, tur ir skaidri rakstīts, ka šī maksa nevar būt par brīvu, bet šai maksai nedrīkst būt lielākai nekā 50% no notariālā izcenojuma. Ja? Notārs, piemēram, apliecina par 12,32 eiro. Mums ir cena 1,21 eiro ar PVN. Ja? Nu, līdz ar to mēs pavisam tomēr nedrīkstam. Te maksai ir jābūt, bet mums ir samērīgi zema maksa. Nākošais radīt iespēju invalīdiem un slimajiem parakstīties tos apmeklējot mājās. To jau paredz normatīvā bāze, jo tur ir teikts, ka cilvēks, kurš vēlas to darīt, apliecināt, viņš raksta pieteikumu pašvaldībai un pašvaldība to arī nodrošinās. To mēs nodrošināsim atbilstoši likumdošanai. Un nākošais ir aprēķināt slodzi, ka viena slodze uz 10 vēlētāju apkalpošanai un nepieciešamības gadījumā palielināt apliecinātāju skaitu. Nu, mums uz doto brīdi apliecina Bārimtiesas un mūsu pašvaldību pagastu pārvalžu un mūsu arī administratīvās nodaļas vadītāji, ja, šie cilvēki. Ja. Bet papildus algot, es gan nerosinātu, ka tagad atsevišķi veidosim kaut kādas slodzes, lai tiešām būtu vairāk. Rinda nekur neveidojas, visur iespēja ienākt un parakstīties momentāli. Es domāju, te mēs arī atbildēsim, ka izskatot arī budžetu 2016. Gada, mēs neredzam iespēju veidot kaut kādus papildu štata vienības, jo redzam, ka esošs administratīvs aprāks tiek ar šo uzdevumu galu. Ja? Un vēl viens punkts viņiem ir apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstu. To neparedz likums. To mēs arī, lai kā mēs gribētu, bet to neparedz likums. Jo tur ir atsevišķi, viņš drīkst, ja viņš ir arī ārzemēs strādājošs cilvēks, bet viņš ir deklarēts Ludzā, atbraucot uz Ludzu, viņš mierīgi var aiziet un apliecināt savu parakstu un arī piedalīties šajā balsojumā. Ja? Uz šo brīdi CVK ir izsludināti šī iniciatīva un tie paraksti tiek vākti. Ja? Un tas nozīmē, ka arī apliecinājumi ir vajadzīgi. Bet īpaši es neredzēju kustību Ludzas novada pašvaldībā, ka veidotos rinda vai ko. Bet ja redzēsim, ka veidojas rinda un ka mēs netiekam galā, tad izskatīsim iespēju varbūt vēl kādam cilvēkam deleģēt šo funkciju, ka viņš var apliecināt šo parakstu. Tad piekrītat tādēļ, ja mēs tā sniegsim atbildi. Mums uz šo brīdi intereses pēc, ja, vēlētāju skaits Ludzas novadā ir 11,128. Ludzā jo parakstīties var tikai tie, kam ir balss tiesības. Ja? Tātad 11,128, Ludzas pilsētā ir 6,846, iedzīvotāju skaits ir 8,915. Drusciņi ir, ja. Kopā novadā mums ir uz doto brīdi jau mums ir 13,904 iedzīvotāju kopējais skaits par visiem pagastiem un ar Ludzas pilsētu. Kaut ko esam par gadu zaudējuši 400 vairāk iedzīvotāju. Tie, kaut kur ir 7 kādi procenti. Lūk, tas
ko mēs atbildes sniegsim. Un varbūt vēl tāda informācija par Lineks teritoriju. Ja? Administrators ir vērsies Ludzas novada pašvaldībā ar priekšlikumu, par kādu cenu mēs šo teritoriju gatavi būtu iegādāties. Un kādreiz es biju arī aizbraukusi pie administratora, un tā bija runa, un arī mēs ar jums kādreiz tur runājam, 15,000 eiro tie varētu būt. Ja? Es domāju, ka par šādu summu mēs varētu iegādāties, lai tur varētu izveidot Latgales speciāla ekonomiskās zonas teritoriju. Jo budžetā tas būs paredzēts tie 15,000, ja viss labi, varbūt, ka vēl viņiem atradīsies kāds, kas pirks pa 41,000, tā kā ir viņiem novērtēts tas zemes gabals, jo tur ir ļoti daudz ēku. Dažas ēkas tur diezgan normāli, bet pārsvarā tur ir grausti. Skaidrs, ka darbs mums būs priekšā, bet ņemot vērā, ka tur ir 8,9 hektāri zemes, ja, ir apakšstācija elektrības, ir ūdensvads, kanalizācija. Es domāju, ka 15,000 to mēs ar jums varam atļauties, lai stāv zemes lētāka netiks, jebkurā gadījumā. Ja? Visu, tagad mēs ar jums tiekamies nākošu ceturtdienas, bet tikai vienīgi vēršu jūsu uzmanību, ka 8:30. 8:30.